Sveicināti ziņnešos! Jūs ejat pa ielu un no augšas gāžas ēkas fasādes apmetuma gabali. Tā gadījās mūsu skatītājam Igoram. Baisi! Tāds krītošs klucis, piekritīsiet, var pat nosist. Gadījumos, ja nodarīts kaitējums cilvēka veselībai, valsts policija uzsāk kriminālu procesu, vērtējot ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja atbildību. Fiziskai personai var piemērot naudas sodu līdz 5 000, bet juridiskai personai līdz 10 000 eiro. Lai netraumētu citus, noteikti apsakojiet savu nāmu stāvokli, bet izvērstāk turpmākajā pusstundā ziņnešos rādīsim šādus stāstus. Ziņneši ir ieradušies Māplīnai noskaidrot, ko šādai mazai vietai nozīmē uzņemt 200 kara bēgļus no Ukrainas. Sākotnēji daļa iedzīvotāji bija satraukšies, kā nu tagad būs. Tāpēc ieradāmies noskaidrot, kā nu ir tagad un kā Ukraiņi ir atraduši savu vietu šajā Latvijas mazpilsētā. Dosimies uz Viļāniem, kur aktīvi darbojas iedzīvotāju padome. Noskaidrosim, ko viņi ir panākuši un vai vispār vietvaras ieklausās iedzīvotāju ieteikumos. Rīgā ir vairāki rajoni un ielu posmi, kur grafitī ķēpājumi redzami te uz katras mājas. Pētīsim, vai tā ir neatņemama pilsētas dzīves sastāvdaļa, vai situāciju tomēr vajadzētu uzlabot. Kas šo uzrauga, kādi ir sodi, kādi vēl risinājumi iespējami. Šī ziemas sezona ir pēdējā, kad vēl var braukt ar tā saucamajām vissezonas riepām. Kas par to ir jāzina? Šo sestdienu Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu 2. gadadiena. Ziņnešos šonedēļ oriģināla reportāžas no Ukrainas. Tās veidos kara